Paziņojums par gaidamo NATO samatu Ankarā 2026. gada 7. un 8. jūlijā ir skaidrs Latvijas vēstījums sabiedrotiem un signāls mūsu sabiedrībai. Laikā, kad drošības arhitektūra signāls mūsu sabiedrībā un arī Eiropā piedzīvo dziļas pārmaiņas. Mēs nepaļaujamies tikai uz vēsturiskiem solījumiem, bet pieprasām konkrētus darbus. Austrumflangu drošība nav otršķirs jautājums. Tā ir mūsu eksistenciālā nepieciešamība šodien un rīt. Ar savu stingro pozīciju mēs atgādinām, Latvija ir droša. Tad ir droša arī visa alianse. Mēs neesam pasīvi drošības patērētāji, bet gan aktīvi tās arhitekti, kas aizstāv mūsu māju un līdz ar to visas Eiropas stabilitāti. Paziņojums nav tapis diplomātiskā vakumā. Tas ir radīts tieši šobrīd kā praktisks instruments, lai izdarītu nepieciešamo politisko spiedienu pirms gaidāmo NATO samita lēmumiem. Latvijas mērķis ir pārvērst politiskos solījumus taustāmā aizsardzībā mūsu cilvēkiem, vairāk sabiedroto karavīru mūsu zemē, tūlītējā pretdronu un integrētas gaisas aizsardzības spēju izvēršanu, kā arī ilgtermiņa stratēģiju Ukrainas uzvarai. Tas nozīmē ātrāku tehnisku piegādi, stiprāku ekonomisku drošību un, galvenais, reālu drošību mūsu iedzīvotājiem, īpaši pierobežu rajonos. Dārgie kolēģi, šis ir izšķirošais brīdis, kad sabiedrotie pārskata savus aizsardzības plānus un budžetus. Tāpēc Latvijai ir jābūt pie galda ar saviem nosacījumiem. Nevis vienkārši jāgaida, ko nolems citi. Tā kā mēs paši reāli ieguldam savā aizsardzībā un sniedzam nelokojams politiskos atbalstu Ukrainai, mēs uzrunājam sabiedrotos nevis no vājās lūdzējas, bet gan no līdzvērtīga atbildīga partneru pozīcijas. Paziņojums ir tieši un skaidrs aicinājums Vašingtonā, Berlīnei, Parīzei un citām galvaspilsētām. Lai NATO būtu spēcīga transatlantiskais mugurkauls, ir jāpāriet no skaļiem vārdiem uz reāli militāri spēcīgiem darbiem un tūlīt. Domāsim valstiski un atbalstīsim šo paziņojumu. Mūsu Latvija, mūsu atbildība. Paldies, kolēģi! Paldies!